Ir vietas pasaulē, kas ir būvētas karam, lielas, dārgas un tik slepenas, ka gandrīz neviens nezina, ka tās vispār pastāv. Militārās bāzes, kas kādreiz bija pilnas ar cilvēkiem, troksni un operācijām, bet tagad tās ir atstātas klusumā. No salām okeāna vidū līdz pazemē ierīkotām iekārtām ir militārās bāzes, kurās ieguldīti miljardi, bet galu galā tās pilnībā pamestas. Un vēl pārsteidzošāk, daudzas no tām palika slepenas pat pēc tam, kad tika pamestas. Šajā video mēs apskatīsim 10 no visneparastākajām pamestajām militārajām bāzēm pasaulē un uzzināsim, kāpēc tās tika uzceltas un kāpēc tās tika pilnībā pamestas. Pirms sākam, lūdzu nospiediet patīk un abonējiet kanālu. Tas mums, satura veidotājiem, ļoti palīdz. Paldies! Un tagad sāksim. Numur 10. Hašimas sala. Pie Nagasaki krastiem ir maza sala, kas no attāluma izskatās kā tērauda kuģis, kas apstājies jūras vidū. Tāpēc to sauc par Gunkanšima, jeb kaujas kuģa sala. Tā nav parasta sala. Tā ir bijusi raktuvju pilsēta, ko uzbūvēja Mitsubishi korporācija zemūdens ogļu ieguves operācijām 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Tās uzplaukuma laikā, 1950 gados, vairāk nekā 5000 cilvēku dzīvoja ļoti mazā teritorijā. Tā bija viena no visblīvāk apdzīvotajām kopienām mūsdienu vēsturē. Uz mazās salas bija dzīvokļu ēkas, skola, slimnīca un citas iestādes, jo gandrīz nebija dabiskas zemes. Taču 1960 gados Japānā samazinājās ogļu pieprasījums, jo pārgāja uz naftu. Tāpēc raktuves pakāpeniski zaudēja savu nozīmi. 1974. gadā darbība tika pārtraukta un iedzīvotāji ātri evakuējās. Palika atstāti viņu īpašumi, mājas un visa kopiena, it kā viss būtu pēkšņi apstājies. Laika gaitā, vairāku desmitgažu laikā, laikapstākļi pakāpeniski iznīcināja ēkas, līdz sala kļuva par pamestu salu. Pašlaik tā ir daļa no UNESCO pasaules mantojuma vietas, un to var apskatīt tikai no attāliem skatu punktiem, jo vieta joprojām ir bīstama. Numurs 9. Balaklavas zemūdeņu bāze. Krimas dienvidu piekrastē ir neliela līcis, kas no jūras izskatās kā parasta ieeja starp klintīm un akmeņiem. Nekas neparasts nav redzams, izskatās kā parasta osta. Taču kalna iekšienē, kas atrodas blakus tam, ir paslēpta viena no slepenākajām militārajām bāzēm augstā kara laikā. 1950. gadu sākumā, laikā, kad starp Padomju Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm valdīja liela spriedze, Josifs Staļins deva rīkojumu atrast vietu, kur varētu paslēpt zemūdenes no iespējamā kodola uzbrukuma. Saskaņā ar vēsturiskajiem avotiem, viens no galvenajiem drošības amatpersonām tajā laikā bija Brents Tiberija, kurš bija iesaistīts šāda veida strateģiskajā plānošanā. Balaklava tika izvēlēta, jo tā dabiski ir paslēpta. No atklātās jūras ieeju gandrīz nav iespējams redzēt, jo tā ir paslēpta šaurā līcī, ko ieskauj stāvas klintis. Nākamajos gados kalna iekšpuse tika izrakta un pārvērsta par pazemes jūras spēku bāzi. Viena daļa no kaļķakmens kalna tika burtiski izcirsta, lai izveidotu garu ūdens kanālu, pa kuru varētu pārvietoties zemūdenes. Iekšpusē ir remonta doki, ieroču noliktavas, torpēdu telpas un komanda centri. Vesels militārais komplekss, kas paslēpts zem kalna. Šī vieta spēja kalpot arī kā kodoltriecieniem izturīga būve, atbilstoši militārajiem projektēšanas standartiem augstā kara laikā, kas tika izveidota, lai izturētu spēcīgus strateģiskos triecienus. No ārpuses Balaklavas pilsēta kļuva par stingri ierobežotu militāro zonu un vēlāk tika iekļauta Sevastopoles administrācijā, lai to noslēptu no ārvalstu izlūkošanas kartēm. Operācijas laikā tika teikts, ka visa teritorija tika aptumšota, kad zemūdenes ienāca vai izbrauca, lai tās nevarētu pamanīt no jūras. Taču pēc Padomju Savienības sabrukuma 1991. gadā bāze tika pamazām pamesta. Vēlākajos gados tika aiznests viss, ko varēja paņemt – metāls, kabeļi, aprīkojums. Palika tikai tukšs kalns, kas kādreiz bija pilns ar strateģiskām militārām aktivitātēm. Pašlaik šī vieta ir muzejs, un dažas tuneļa daļas ir pieejamas apmeklētājiem. Kluss atgādinājums par laiku, kad viss kalns tika pārvērsts par zemūdeņu slēptuvi. Augstā kara laikā – paranoja. Numurs 8. Dželjavas aviobāze. Uz bijušās Dienvidslāvijas robežas starp Horvātiju un Bosniju un Hercegovinu netālu no Bihačas atrodas militārā bāze, kas burtiski tika paslēpta kalna iekšienē. Džozefa Broza Tito laikā Dienvidslāvijai bija nepieciešama aizsardzība, kas spētu izdzīvot pat pēc pirmā raķešu trieciena no NATO vai Padomju Savienības puses. Tāpēc, saskaņā ar vēsturiskajiem avotiem, tika izstrādāts plāns izvietot gaisa spēkus pazemē.
Projekts bija pazīstams kā Objekto. Iekat 505 tika būvēts vairāk nekā 10 gadus, sākot no 1950. līdz 1960. gadiem. Kalna iekšienē ir tuneļu sistēmas, kas stiepjas vairākus kilometrus un spēj paslēpt MiG-21 iznīcinātājus un citus militāros lidaparātus. Tam ir arī sava radaru sistēma, lai uzraudzītu visas Balkānu reģiona gaisa telpu, un tajā ir iekārtotas telpas simtiem karavīru, kuri varētu izdzīvot vairākas nedēļas, ja notiktu blokāde. Saskaņā ar militārās projektēšanas dokumentiem tas tika izveidots tā, lai izturētu smagu bombardēšanu, pat kodolieroču draudu līmenī, lai gan šādi apgalvojumi nevienmēr ir neatkarīgi pārbaudīti. Tiek lēsts, ka tas ir viens no dārgākajiem un ambiciozākajiem militārajiem infrastruktūras projektiem augstā kara Eiropā. Taču 1991. gadā Dienvidslāvija sāka sadalīties. Nemiera laikā bāzi vēl izmantoja dažās militārās operācijās, taču vēlāk to pameta. Pēc pēckara ziņojumiem atkāpjošies spēki mēģināja iznīcināt bāzes iekšpusi ar sprākstvielām. Kā rezultātā daļa tuneļu iebruka, bet galvenā struktūra palika neskarta. Līdz pat šodienai kalnu ieejas joprojām stāv, lai gan iekšpuse ir bojāta un bīstama. Pamest cietoksnis, kuru nav iznīcinājis laiks, bet gan tā paša vēsture. Numurs 7. Tufelsbergs.